3 lieli ekrāni, no kuriem uz viena redz lektoru, uz otra prezentāciju un uz trešā projicē runātāja veiktās darbības internetā. Papildus uz 2 mazākiem plazmas ekrāniem redzama auditorija un cilvēku tūplāni, kas uzdod jautājumus. Videokameras atpazīst, ja cilvēks sāk runāt un automātiski pievelk viņu tūplānā. Tās ir tikai dažas no lietām, kas uzstādītas jaunajā Rīgas biznesa skolas auditorijā, tādējādi pārkāpjot auditorijas fiziskās robežas. Pasniedzēju trūkums šeit uz vietas ir ļoti izteikts. Un, lai mēs varētu nodrošināt to kvalitāti mūsu studentiem, absolventiem, Latvijas biznesa videi, lai nāk šīs zināšanas Latviju, šīs tehnoloģijas jāsāk izmantot. Tik moderni aprīkotas auditorijas, kas augstskolai dod iespēju piesaistīt ļoti pieprasītus lektorus, kuri laika trūkuma dēļ uz Latviju nevar atbraukt, Eiropas augstskolās vēl nav, stāsta Rīgas biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš. Ziemeļamerikā, kā es teicu, viņas ir labākajās biznesa skolās, un tieši Rīgas biznesa skola sadarbībā ar saviem Ziemeļamerikas partneriem ir skaidrs, ka mums ir jāseko šai pasaules līmenim, kas notiekās. Un vienkārši to, ko mēs redzējām, kad starp, kā es teicu, tādas Kellogg Business School, Pensilvānijā, Duke, Ziemeļkarolīnā, Harvard, Massachusettsā, šīs universitātes sāk lietot šādu tipu auditorijas, lai piesaistītu pasniedzējus no visas pasaules. Auditorijas izbūvē ieguldīta aptuveni 200 000 latu. Tā ir dāvana skolai 20 gadu jubilejā no absolventiem un sadarbības partneriem. Uzņēmuma Latelekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis atzīst, kompānija ir ieinteresēta tādas sabiedrības attīstībā, kas prot rīkoties ar jaunām tehnoloģijām un izmantot tās gan darbā, gan mācībās, gan arī atpūtā. Mēs arī vēlējāmies, lai Rīgas biznesa skolas studentiem būtu pieeja pie viss tā, kas notiek pasaulē, un jaunās tehnoloģijas paver šo logu uz pasauli, paver iespēju redzēt profesors no citām pasaules universitātēm. Šodien mēs sarunājāmies praktiski ar otru pasaules malu, ar Amerikas rietumu krastu, ar 11 stundu laikstarpību. Tātad sajūta bija tā, it kā mēs būtu vienā telpā. Rīgas biznesa skola ir pirmā rietumu stila biznesa augstskola Baltijā, un kopš 1991. gada to beiguši jau 920 absolventi, daudzi no kuriem šobrīd ir lielāko Latvijas uzņēmumu vadītāji.